Ventspils tehnikuma izlaidums tika aizvadīts teātra namā Jūras vārti. Visus absolventus, viņa radiniekus un sveicējus bija visai grūti ietilpināt šajā koncertzālē. Diplomus ieguva 142 audzēkņi, kas bija veiksmīgi nolikuši eksāmenus. Visi ir nokārtojuši ļoti labi eksāmenus, un otro gadu pēc kārtas mums ir ļoti labs vidējais rādītājs eksāmenos, proti no 7 un vairāk balvas mums ir saņēmuši gandrīz 69% audzēkņi no tiem, kas ir beiguši. Un kopā šodien svētkus mēs svinām ar 142 jauniešiem, un 3 no tiem ir arī kārtojuši eksāmenus, kur ir iepriekšējā iegūtā ir pilnīgi cita profesija, sasniedzot zināmu briedumu un zināmu pieredzi, cilvēki atnāk un vienkārši nokārto eksāmenu, un viņiem tiek atzītas šīs zināšanas, kuras viņi ir iegūši dzīves laikā, un tādi mums ir 3 pavāri, kas ir šādā veidā pierādījuši, ka viņi mājās ir iemācījušies ļoti labi gatavot. Profesionālās izglītības popularitāte pieaug. Pabeidzot pamatskolu, daudz izvēlās profesionālās izglītības iestādes, kur 4 gadu laikā var iegūt vidējo izglītību kopā ar profesiju. Viedoklis, ka uz tehnikumiem dodas tikai tie, kam bijuši vāji rezultāti skolā, ir pilnīgi aplams. To vidū, kas iestājas tehnikumā, ir arī tādi, kur atestātos ir augstākie vērtējumi. Pēc iespējas ātrāk veiksmīgi attīstīt savu karjeru palīdz pareizi izvēlēta specialitāte. Speciālitātes izvēles tāpēc, ka ģimenē vienam nav tāda speciālitāte. Viņi nodara kaut kur laukos, nodara mums lauksaimniecībā. Arī pašam arī patīk ar to visā ķimerēties, kaut ko tam līdzīgi. Pēc tehnikumus mūsu Ventspils tika izvēlēts? Kandavam tikai tīri teorētiski, kas varētu apgūt. Prasiskās tur baigi maz Ventspilī, vienkārši bija tā, skatījos, ko vairāk prasiskās. Teorētiskas vienkārši tās jau pēc skolas vairs nav vajadzīgs, var teikt, gandrīz arī. Tikai vajadzīgs vēl prasiskās iemaņas, ko tu iemācījies ar tā un viss. Tāpēc, ka no mazotnes jau patīk. Kad bija mazāks, tad ņēmas visādiem tādām štrumiņiem, kas saistība ar elektrību ir. Un iepatīkās. Un es jau zināju, ka pēc pamatskolas nākšu uz tehniku un mācīties pa elektrību tieši. Nākotnes plāni ir strādāt tālāk elektriķi. Un varbūt, ja saņemšos, tad tālāk iešu pa sporta specialitāti mācīties vēl uz augstskolu neklātienē. Tāpēc, ka var strādāt viesnīcās, var strādāt arī kafejnīcās. Tāpēc, ka ir arī pamat no grāmatvedības. Nākotnes plāni, diemžēl, ir Anglijā. Kāpēc tā? Diemžēl, jo Ventspilī. Es nezinu, vai es tik ātri atradīšu to darbu. Man jau tur ir viss ģimene, tā kā ir plāni pārvākties. Gribās jūrā braukt, tikt, strādāt. Tas arī tas galvenais iemesls – jūrā tikt. Nav bail? Nē, nav. Jau bija prakse? Jā, bija prakse. 6 nedēļas uz kuģi. Jā. Bija interesanti. Kā gāja, ne? Jā, interesanti, jā. Un tad nākamais plāni kādi? Pēc iespējas ātrāk sākt strādāt uz kuģi. Savu profesiju, jā. Izmantot tās visas zināšanas, jā, pēc iespējas ātrāk. Jau ir konkrēta vieta? Konkrēti vēl nav, bet ir apmēram padomā, jā, kad vairāk tēmēt uz kravas kuģiem un prom uz Dienvidameriku vai Ķīnu. Par labām un teicamām sekmēm, tehnikuma popularizēšanu, par sportiskiem, kā arī profesionāliem sasniegumiem Ēriks Rožinskis, Andris Radelis, Alberts un Andrejs Kozlovi no Izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska saņēma īpašus atzinības rakstus. Diplomus ieguva 7 grupu absolventi – elektriķi, automehāniķi, pavāri, ēdināšanas un viesnīcu servisa speciālisti, kuģu pavāri un metinātāji. 5 grupas mācījās pēc standarta 4 gadu programmas, 2 pēc speciālas Eiropas Savienības finansētas programmas. Jaunie speciālisti jau mācību laikā pierādīja, ka ir visai radošas personības. Šie mums ir palaidņi. Šie ir jaunieši, kuri māks spridzināt, pozitīvā nozīmē. Viņi nekad nebūs vienaldzīgi. Šie konkrētie, kas ir automehāniķu grupa, ir vienkārši lieliska. Puiši palaidnīgi bez gala, bet zina, ko viņi dara un ko viņi vēlas dzīvē sasniegt. No šī tātad izlaiduma gada 3 jaunie absolventi paliek arī skolā strādāt kā skolotāji. Un līdz ar to tie man ir dubulti svētki, gan diploma pasniegšana, gan arī tas, ka skolā ir uzreiz 3 jauni, skaisti un talantīgi pedagogi topošie. Absolventi, kas tuvākajā laikā nokļūs darba tirgu, laiku, ko pavadījuši mācoties Ventspils tehnikumā, atcerēsies ar smaidu. Jautra, forša, vienmēr jautri pasākumi notiek diezgan bieži.
un var izpriecāties visi, kas vēlas balvas daudz. Jautra atmosfēra vienmēr ir. Jautra un brīnišķīgi. Tiešām, tik forši, šausmīgi forši. Interesanti, jā, pieredze. Jā. Mums gads tikai bija jāmācās. 4 gadus nebija. Jā. Tikai gads? Interesanti, jā. Diezgan. Jautri bija? Bija jautri arī. Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu ar ministra parakstu saņēma direktora vietniece mācību darbā Gita Kansone, Ventspils tehnikuma pedagogs Sijā Buher-Šorliņa Baltika ražošanas direktors Indulis Bērziņš, tehnikuma darbiniece Sāla Adamoviča un Rufa Kostjuka. Pateicības rakstus no ministra saņēma arī pedagogs Andris Ozoliņš, Inte Tomsone, Laima Špuda un Kristīna Paškeviča. Par pārsteigumu pasākumā kļuva slavenā latviešu dziedātāja Dona uzstāšanās. Šiem jauniešiem, kas jau ieguvuši profesiju, tagad darba tirgus ir atvērts. Tos skolu absolventus, kas vēl tikai plāno iegūt vidējo izglītību un apgūt profesiju, tehnikums aicina iesniegt dokumentus. To iespējams izdarīt darba dienās no 10 līdz 15. Gita Mārtiņsone, Irina Kurgānova, Mareks Sumnenijs, Kurzemes televīzija.